Raidījums Pusfabrikāts. Sveiks! Kā tevi sauc? Man sauc Ričards Leškovskis. Evalds, prieks iepazīties. Prieks iepazīties, Evalds. Tātad, pastāsti man nedaudz par savu universitāti. Kurā kursā tu mācies novirzienā un tādā garā? Es mācos Rīgas biznesa skolā. Mācos pašlaik 2. kursā. Un Rīgas biznesa skola piedāvā divus pamatnovirzienus. Pirmais ir biznesa administrācija un otrais ir datorika un biznesa. Es mācos tajā, kas ir datorika un biznesa. Un kas tevi noveda tieši pie šīs programmas izvēles? Bija diezgan garš stāsts tam apakšā, bet pamatā doma tāda, ka es zināju par Rīgas biznesa skolu jau iepriekš studējot, kad es piedalījos skolainu mācību uzņēmumu programmā, jo Rīgas biznesa skola bija viens no sponsoriem un arī atbalstītājiem šajā programmā. Tāpēc es nolēmu tur iet. Tātad šī izvēle tev jau bija kādu laiciņu? Jā, šis bija viens no variantiem jau zināms kādu laiku. Skaidrs. Un skatoties uz noteikti arī uz taviem skolas biedriem un draugiem, es pieņemu, ka kāds ir aizgājis ārzemēs mācīties. Un tad jautājums ir, vai tev ienāca prātā tāda doma arī pievienoties viņiem vai pašam aizbraukt kaut kur citur, izceļot pasauli, vienlaicīgi pamocoties, vai tu jau zināji, ka būs Latvijā? Patiesībā situācija bija tāda, ka es jau biju faktiski ticis 2 ārzemju universitātēs, un tas bija tā, ka varbūt pats galvenais virziens, bet es veicu tādu lielu kļūdu, ka es pārāk vēlu sāku meklēt dzīves vietu. Tāpēc es, diemžēl, nevarēju tur braukt studēt. Bet tas bija ļoti, ļoti plānots. Bet, Skaidrs. Tātad kopumā tu apdomāji iespēju mācīties ārzemēs. Tas bija. Bet tu esi apmierināts to, ka paliki Latvijā? Jā, es esmu apmierināts. Cik grūti bija tikt tieši Rīgas biznesa universitātē? Kādas bija prasības? Tur bija vesela rinda ar tādām tehniskām prasībām. Bija jānokārto iestāja eksāmenis matemātikā, jānokārto angļu valodas līmenis konkrēts, arī vērtēt tavas ārpus skolas aktivitātes, cik aktīvs tu varbūt esi savos pulciņos, sportā un tā tālāk, un arī jāraksta motivācijas vēstule. Patiesībā diezgan tāds ietilpīgs process, kā arī bija jāveic intervija ar vienu no universitātes darbiniekiem, kas patiesībā bija arī tāds diezgan nopietns punkts. Es teiktu, kopumā ir arī jāiespringst, tā, lai tiktu. Un kādi tev ir ieteikumi, varbūt, kā tu gatavojies tieši papildus tiem eksāmeniem un arī noteikti intervijai? Ar eksāmeniem bija tā, ka es vienkārši, tā kā bija 12. klasē, es gatavojos gan parastiem centralizētiem eksāmenam, gan arī šim eksāmenam vienlaicīgi. Tādā ziņā, ka tas nebija pārāk grūti. Angļu valoda bija diezgan parasti, tas vienkārši ir IELTS vai arī cits eksāmenis, ko var nokārtot, bet ar intervijām bija mazliet sarežģītāk, jo es nezināju, ko man prasīs. Tāpēc pamatā intervijās sanāca liela improvizācija, jo intervijās prasīja arī tādu diezgan sarežģītus jautājumus. Piemēram, man tajā laikā bija skolainu mācību uzņēmums, man prasīja, kā es rīkotos, ja man skolainu mācību uzņēmumā būtu konkrētas sarežģītas situācijas. Tāpēc nācās mazliet padomāt. Tātad tajā intervijā var arī jautājumi varbūt balstīt tieši uz tavām personīgajām pieredzēm? Jā, patiesībā tur tikai tādi jautājumi arī bija, tieši uz tavām personīgajām. Un vai tavā universitātē ir budžeta vietas? Tādas kā budžeta vietas nav, bet ir stipendijas pieejamas. Un stipendijas ir visdažādākās. Ir stipendijas, kuras dod uz visu studiju laiku par izcilām sekmēm, piemēram, vai par sportu vai kaut ko tādu. Ir stipendijas, kuras dod uz 1 gadu. Ir tādas, kuras dod konkrēti uzņēmumi, kā atbalsts studentiem. Bet faktiski ir iespējams arī iegūt stipendiju. Un vai tu esi ieguvis jau? Jo es zinu, ka daudzi mani kolēģi ir ieguvuši jau stipendiju savās universitātēs. Jā, esmu ieguvis to, kas ir uz 4 gadiem, uz visu studiju laiku. Un kādas bija prasības tieši pēc kādiem kritērijiem saviem balstoties tu tiki stipendijā izvēlēts? Tur vērtēja patiesībā tos kritērijus, kuri bija uzņemšanā, tas bija sekmes, ārpusstundu aktivitātes. Es tik viegli nevaru pateikt, bet man šķiet tie bija tie pamata kritēriji, uz kuriem balstīja izvēle par stipendijas izsniegšanu. Skaidrs. Un tātad kādi ir tavi pirmie iespaidi par šo universitāti? Vai tavas vēlmes un vīzijas par to, kā tur būs mācīties, sakrīt ar īstenību? Bija tā, ka faktiski es gāju šajā virzienā, jo es gribēju vairāk studēt IT un tādus virzienus. Man bija mazliet IT priekšzināšanas, bet ne pārāk lielas.
Man šķiet, ka šajā ziņā universitāte diezgan labi iepazīstināja studentus, kuri grib iepazīt IT virzienu, diezgan veiksmīgi šo veica. Tad tādā ziņā es esmu apmierināts ar to, kādu man pamatu iedeva. Protams, sanāk, daudz laika ir jāvelta arī pašam, jo lielāko daļu, ko es apguvu arī vienkārši mācoties pats, ir personīgajos projektos ārpus universitātes. SMU, piemēram. Piemēram, SMU vai arī kādi hakatoni. Tas ir tā, ka programmētais sacensības. Vai arī tādas citi projekti, kuros var piedalīties. Nu, un ko tu teiktu par pasniedzējiem, lektoriem, kas jums ir tieši šajā universitātē? Kādi viņi ir sakarīgi? Varbūt kāds ir kāda humora izjūtiņa? Jā, patiesībā lektoriem ļoti interesanti, jo mums lektori ir no dažādākajām valstīm. Ne tikai no Latvijas, bet piemēram arī no ASV, Lielbritānijas, pat Japānas, Čehijas un ļoti dažādi skolotāji. Katram ir savs arī kaut kādas īpatnības. Kāds varbūt diezgan daudz joko, bet es teikšu tā, ka patiesībā katrs skolotājs ir ieinteresēts pasniegt priekšstatu. Jo varbūt ne visur tā ir, bet vismaz tas, ko esmu pamanījis, ka šeit gan profesori pirmkārt viņi ir gatavi kaut ko pamainīt, ja jūs saprotat, ka skolēniem ir grūti un studentiem grūti, ja ir kaut kas mazliet jāpamaina grafikā, tad profesori atvērti, viņi saprot, ka mums konkrēts intereses ir šajā virzienā, jo mēs atnācām varbūt vairāk tajā IT virzienā, tāpēc profesori māk pielāgoties, kas ir, manuprāt, diezgan svarīgi. Jā, ļoti labi, viņi nav tur tikai naudiņas dēļ, tā teikt. Tas gan, jā, tas gan. Un kopumā kādi ir priekšmeti jums tur, un kurš būtu tavs mīļākais, vai varbūt ir kāds, kas nepatīk tieši? Priekšmeti, tā kā man bija IT novirziens, tad man bija datorika, jeb computer science, mums viss tā kā angliski tur. Bija arī datoru arhitektūra, matemātika. Bija arī daži biznesa priekšmeti. Tas ir īpatnība Rīgas biznesa skolai tāda, ka tu varbūt apgūsti datoriku, bet tev arī iemāca biznesa pamatus, piemēram, grāmatvedību, mārketingu un tā. Man personīgi visvairāk patika ievads datorzinībās, jeb tas computer science. Tā iemesla dēļ, ka patiesībā izejot vienu kursu tur, un tā diezgan stipri cenšoties, es jau varēju dabūt praksi un pat darbu īstā IT uzņēmumā, kas nozīmē, ka diezgan labi sagatavoju. Jā. Tas tā. Ok. Nu, tātad akadēmiskajā ziņā izklausās, ka visi diezgan superīgi, bet ko tu teiktu tieši par tādu sociālo aspektu starp kursa biedriem un varbūt kursa augstāk, kursa zemāk? Vai tā kā tur ir tāda dzīvīga universitātes sociālā dzīve? Patiesībā ļoti, ļoti aktīvi, jo mums universitātē ir tāda studentu pārvalde. Es domāju, Rīgas pirmajā ģimnāzijā arī ir ļoti līdzīga. Pārsvarā vis kaut kur ir. Pārsvarā ir visur, jā. Un šī pārvalde ļoti aktīvi organizē dažādas pasākumus. Gandrīz vai reizi mēnesī pasākumi. Un tāpēc tev ir iespēja tikties ar vairāku kursu pārstāvjiem, kas ir, manuprāt, ļoti labi. Es, piemēram, iepazinu jau, es 2. kursā, es iepazinu pirmkursniekus, parunāju ar viņiem, kā arī labā ziņa, varbūt tā ir labā, varbūt kādam tas nepatīk, bet klasē ir kādi 20 cilvēki, piemēram, mūsu vismaz. Un tas nozīmē, ka tu pazīsti visus un tu ar visiem komunicē jau diezgan tā konkrēti un tieši, un tev ir iespējas veidot tādas labas attiecības ar saviem kursa biedriem. Tātad tāds cieši networking jums ir? Tiešām cieši, jā. Nav, piemēram, tur, kur, nezinu, 300-400 cilvēki, ja tu nepazīsti pusi, bet šeit tiešām tu pazīsti visus. Ļoti jauki. Un tieši kāds jums ir workload? Vai tu visu savu brīvo laiku pavadi tieši mācoties, vai arī tev ir bijusi tāda room for flexibility? Patiesībā ir diezgan liels flexibility, es teiktu, jo man ir tās paradums, ka es daru visu laicīgi, es vismaz cenšos tā darīt. Tas ir labs paradums. Tas ir labs paradums, jā. Tāpēc tā diezgan daudz laika paliek brīvām lietām. Ja rupi sakot, tad varbūt kādas, 3 līdz 5 stundas dienā kaut ko var padarīt brīvāku. Bet kopumā es teiktu, ka ja visu darīt laicīgi, tad arī sanāk visu veiksmīgi samanedžēt. Jā. Un kā tu ieteiktu, vai arī kā tu dari vienkārši, tu pārsvarā mācies kodā universitātes bibliotekā vai atstāji lielāko daļu darbu mājām? Es personīgi mācos pamatā mājās, un man vienkārši mājās tā ērtāk ir. Bet patiesībā, ja grib mācīties universitātes telpās, tad universitāte ļoti ērti piedāvā visdažādākās iespējas, atsevišķas telpas tīri studijām, kādi tikšanās istabas. Mums pat ir tāda studentu loža, kur ir pieejama kafija studentiem un arī iespējas paēst pusdienas, piemēram. Tas ir ļoti, ļoti, manuprāt, ērti, ja tu paliec, piemēram, uz ilgāku dienu.
tieši tie paši mājasdarbi, viņi jums ir uzgrūž riktīgi daudz virsū, vai cik tu tā kā pavadi laika dienā tieši uz tiem mājasdarbiem savās mājās? Zinu, tur tā, ka tas atkarīgs no tā, vai tagad tuvojas eksāmenis vai nē. Tuvojas eksāmena periodi, jo mums ir gan tā, ka semestra vidus eksāmeni un gan fināla eksāmeni. Un tieši šajos divos posmos ir diezgan smagi, jo tajos posmos gan īsti nav laika brīvām tādām aktivitātēm. Bet tā, ka parasti, ja tev iedod mājasdarbus, tad faktiski tu arī, kā es teicu, tu vari izpildīt mājasdarbus un reizināties varbūt kādām tur 3 stundām brīva laika vēl. Tādā ziņā, jā, ka var paveikt. Skaidrs. Nu, tad kopumā tu citiem cilvēkiem, kas tagad meklē, ko darīt pēc vidusskolas, ieteiktu Rīgas biznesa universitāti? Es ticu, ka ja jūs vēlaties iegūt tādu kā labu priekšstatu par to, kā strādā biznesa, par grāmatvedību un par to, kā vienkārši varbūt analizēt citus uzņēmumus, tad es domāju, ka jā, tas ir labs variants. Tas tiešām varētu noderēt. Kā arī ļoti vēl labākais tas, ka universitātei sadarbībā ar lieliem IT uzņēmumiem, piemēram, grāmatvedības un audita uzņēmumiem, kas nozīmē, ka, ja tu vēlas iet praksē, tad tas ir diezgan viegli. Tas ir tā, ka, ja tu parādi, ka tu kaut ko labi māki, tad tu arī diezgan viegli arī dabūt savu prakses vietu un arī attīstīties tālāk karjerā. Tātad tev jau pašas studēšanas laikā jau parādās iespējas, ko jau kaut kur pielietot savas zināšanas. Jā, tas ir ļoti labi. Jā. Tas man patīk visvairāk, godīgi sakot, šajā, ka universitāte ir cieši kontakti ļoti ar citām iestādēm un citām universitātēm. Nu, izklausās, ka tu esi ļoti apmierināts ar savas universitātes izvēli. Un kādi ir tavi kaut kādi grand plans pagaidām izveidojušies pēc universitātes pabeigšanas? Nu, tik grūti, tik tālu es varbūt neesmu plānojis, bet tas, ko es personīgi vēlētos darīt, ir strādāt pie kaut kādiem saviem personīgiem projektiem vairāk. Jo, piemēram, mēs zinām, ka pēdējā laikā ir tas mākslīgā intelekta virziens ļoti stipri attīstījies pēdējā 2 gadu laikā, tāpēc, piemēram, es strādāju pie kaut kādiem projektiem tur, vismaz mēģinu savu kaut kādu inputu radīt. Nu, tāpēc, ka tas ne tikai zini, kā CV labi, bet tas arī, ja tev tas interesē, tas ir vēl foršāk, ka tu vari to darīt. Tāpēc, jā, varbūt kaut kādu konkrētu vietu, kā es, piemēram, vēlos strādāt tur vai tur, man tā nav, bet kopējais virziens tāds jau ir. A, ko tu domā, piemēram, par skatoties, ka tu mācies tomēr Rīgas biznesa skolā, vai tu esi domājis par paša sava tieši biznesa veidošanu, nevis kādas lielas kompānijas ietveros strādāt? Jā, nu, tur bija tā, ka faktiski mēs daudz runājam par to, ka faktiski biznesai tur ir stipri jāskatās uz tām visām opcijām, kā to arī veikt, kā to arī strādāt. Nu, jo diemžēl ir tā, ka lielākā daļa biznesu neiziet. Tas ir vienkārši skarbā realitāte. Tāpēc faktiski tas, uz ko vajag fokusēties sākumā, pirms biznesa izveidas, protams, gribētos biznesu, bet tas, ko vajag fokusēties sākumā, ir varbūt kā optimizēt kaut kādu vienu konkrētu lietu. Kā, piemēram, padarīt kaut kādu vienu lietu labāku. Un, vai arī kā uzlabot kaut kādu savu prasmi un jau uz tā veidot biznesu. Un varbūt tas ir kaut kāds, es grūti teikt, varbūt tas ir misconceptions kādam vai nē, bet faktiski tas ir tas, ko varētu fokusēties, kā uzlabot kaut kādas konkrētas specifiskas lietas. Nu, tā tad nesteigties vispirms uztaisīt bāzi kaut kādās prasmēs, no kurām pēc tam var arī domāt. Tieši tā, es to tā noformulētu vienā teikumā. Skaidrs. Un visbeidzot, kādi ir tavi ieteikumi cilvēkiem, kuri šobrīd tieši beidz vidusskolu, streso 12. klasē un baidās par nākotni? Kā tu pats ar to tik galā? Nu, man pašam bija diezgan stresains laiks, bet tas, ko es darītu, es vienkārši sekotu līdzi kaut kādām jaunumiem un ziņām man interesējušā sfērā. Ja man interesē, piemēram, tas pats mākslīgais intelekts vai arī kāda robotika vai arī, nezinu, bioloģija, tad es vienkārši sekotu līdzi tam, kas tur tieši notiek. Jo tieši tādos veidos es varu iemācīties visvairāk par to un zināt, kuros virzienos es gribu attīstīties. Nu, tur ir tā, ka, man liekas, jo vairāk tu sevi nodarbini ar tādām interesantām lietām, jo varbūt arī mazāk tu galu galā streso un nonāc pie secinājuma, ka patiesībā viss nemaz nav tik čakarīgi un grūti, kā tas sākotnēji izskatījās, un visu var samanedžēt. Nu jā, skaidrs. Nu, paldies tev, ka tu padalījies ar savām pieredzēm. Jā, paldies, ka uzaicinājāt mani. Protams, nav par ko. Kas pie mums šodien studijā ir atnākuši? Es esmu Matīs. Loreta Badera. Un mēs esam no
Rīgas ekonomikas augstskolas vai, labāk teikt, laikam, Stokholmas ekonomikas augstskolas? Zviedriem. Jā, ok. Un kura kursa? Pirmais. Pirmais kurs, ok. Zaļknābi, jā. Skaidrs. Kāds jums ir novirziens vai programma šobrīd? Pa lielam tas mūsu grāds sauksies ekonomika un biznesa. Tāda ir tikai viena. Pēc tam mēs kaut kādā 3. gadā varēsim, mums 3 gadi kopā, varēsim specifiskāk izvēlēties, ko mēs gribam, bet šobrīd jā, mēs visi vienu to pašu mācāmies. Skaidrs. Un kas tieši jūs noveda pie šīs izvēles mācīties SSE? Man vienreiz teica, ka, ja tu nezini, ko mācīties, tad vislabāk iet uz Zviedriem. Tāpēc, ka darba devēji ļoti novērtēs, ka tu esi tāds čakls un centīgs. Okay. Un vai tas jums ir unanimous šāda izvēle? Ir, vai? Nē, es domāju, ka es iešu uz Zviedriem, tad es aizgāju uz pasākumu Zviedros. Un tad es sapratu, ka, lai gan es zinu, ka Zviedri daudz ko prasa no tevis, tā kā enerģiju un laiku, bet man šķiet, ka es tiešām varu arī piestrādāt pie savas izglītības, ja vien es varu arī kārtīgi atpūsties un izklaidēties paralēli. Atpūsties. Es drīzāk varu piebalsot Maderai šeit nedaudz, kad es arī biju pilnībā nepārliecināts par to, ko es gribu. Bet es biju padzirdējis, ka Zviedros, mūsu ekonomikas augstskolā, tevi tiešām arī var dabūt kaut kādu izaicinājumu, tādā akadēmiskā ziņā. Jo man, kā daudziem citiem arī pusfabrikātu klausītājiem, vidusskola nesniedz to izaicinājumu, kas ir nepieciešams, lai tu justi, ka tu esi baigi attīstījis sevi. Tas ir, manuprāt, galvenais iemesls, kāpēc es aizgāju uz Zviedriju. Tad tev vajadzēja tādu bišķīti inteliģentāku un spējīgāku apkaimi sev apkārt, jā? Jā, es tā teiktu, jā. Okay. Un šī izvēle jums tika veikta pēdējā brīdī, vai jūs jau kādu brītiņu par to domājāt? Kad tev bija tas pasākums, piemēram, kas noveda tevi līdz šim? Pēdējā gadā, 12. klasē. Bija tā, ka es nebiju 100% pārliecināta tajā brīdī, bet es redzēju to kā opciju, ko izvēlēties. Un tad caur jau kaut kādiem, atvērto dienu pasākumiem un studentu ēnošanu, tas man vienkārši pārliecināja par šo izvēli. Gadu marinēju. Es teiktu, ka man tas noteikti notika pēdējā brīdī, kad es sapratu, ka ir pienācis tas deadline, kad man tiešām ir jāizdomā, kur es piesakos. Bet galu galā tā bija arī vienīgā vieta, kur es pieteicos. Un, paldies Dievam, es arī tiku iekšā. Skaidrs. Man arī nāksies būt viensprātis ar Matīsu šeit. Tas bija pats pēdējais brīdis. Pēdējā diena pilnīgi. Tā varētu teikt. Skaidrs. Tādi jūs vilcinaties baigi uz tādām lielām dzīves izvēlēm, es tā skatos Zviedros, jā? Nē, man šķiet, ka es zinu, ka Madarai arī problēma bija tāda, ka bija iepriekš jau visādi citi varianti. No sākuma tu izpēti visu kaut ko citu, un tad paiet kaut kāds brītiņš, līdz tu saproti, ka tas varbūt nav tas, kas der tev. Un tad no sākuma kaut pirmie 2 gadi bija vienkārši kaut kādu universitāšu iemēģināšana, tur caur arī kaut kādām atvērtajām dienām un tā, un tajā brīdī, kad saproti, ka tas nav tas, ko tu gribi, tu meklē tālāk. Tu atrodi kaut ko, kas tev pārliecina. Un tieši vai jūs apsvērāt studijas ārzemēs, skatoties to, ka mums pašiem ir ļoti daudz kolēģi un sabiedrotie, kuri aizlidoja prom, vai arī jūs jau no paša sākta gala zinājāt, ka jums jāpaliek Latvijā šādu vai tādu iemeslu pēc? Es sākumā noteikti gribēju braukt uz ārzemēm, es biju pārliecināta, ka tas ir vienīgais variants, bet tad es sapratu, ka tas būs vienkārši tīri braukšanas pēc. Un Latvijā arī ir lieliskas iespējas. Tas arī tomēr ir ļoti dārgs pasākums braukt uz ārzemēm. Tas ir nesamērīgs tās cenas sanāk. Un tieši par pašu tātad tikšanu jūsu universitātē. Cik grūti tas bija? Kādi bija jums grūtākie soļi tajā visā uzņemšanas procesā personīgi? Tā pati iekļūšana universitātē, man liekas, katru gadu Zviedrijam ir diezgan identiska. Sākumā jānokārto eksāmenis, kas ir matemātikā, loģikā un angļu valodā. Un tā vēl būtu tā vieglākā daļa. Un pēc tam ir arī intervija, kur tev ir kaut kāda ekonomikas problēma, kas tev jāanalizē.
Pēc tam arī viņi parunājās ar tevi mazliet arī kā ar cilvēku. Nu, es esmu bijis dzirdējis par šo. Bet es domāju, pusfabrikātu skatītājiem man noteikti tā bija ļoti interesanti zināt, kas ir loģikas eksāmens. Jo es tagad pats mēģināju tur tikt, es īsti nesapratu, ko no tā sagaidīt. Nu, tad ir tā kā, kaut kādā ziņā tas ir tā kā IQ tests, ko tu vari atrast kaut kādā internetā. Tur kaut kādas formas, kas tev kaut kādā veidā jāsliek kopā un jāizdomā, kāda būs nākamā. Vēl viena daļa ir skaitļu virknes, un tad ir tā kā aptuvenā matemātikas darbību risināšana. Kas man šķiet interesanti, ir tas, ka, lai gan tā kā tas ir balstīts uz loģiku, tas ir kaut kas tāds, ko tiešām var arī ietrenēt, un ko es ietrenēju pirms eksāmena ar kaut kādiem pieejamiem iepriekšējiem variantiem. Tā kā katru reizi paliek ar vien labāk un labāk. Tātad tu uzskati, ka papildus gatavošanās eksāmeniem un intervijai ir ļoti nepieciešama? Noteikti. Okay. Un vai tieši Zviedros ir kaut kādas budžeta vietas, vai jūs tajās tikāt, vai arī nebija kur tikt? Tas ir mīts. Tas ir mīts, jā. Bet ir dzirdēts. Bet, man liekas, varbūt tas ir tikai pašiem prasmīgākajiem. Nu, jā, man liekas, tur ir kaut kāda top. 0,001%. Man īstenībā ir ko piebilst par šo, ka kad tu piesakies, tu aizpildi to kaut kādu savu profilu, un tu raksti savu motivācijas vēstuli un kaut kādus visādus datus par sevi iesniedz. Un teorētiski tas ir tas, pēc kā viņi izvēlas, kuriem būs tā stipendija. Bet pēc tā, ko es no pieredzes zinu un esmu dzirdējusi, ir tas, ka ir tādas kaut kādas programmas, kurās var jebkurš piedalīties Zviedros. Un konkrēti bieži vien tiem, kas uzvar tajās programmās, tiem iedod stipendiju. Līdz ar to, ja ir kāds, kurš tiešām ļoti vēlas tikt uz to budžeta vietu, es no visas sirds iesaku arī piedalīties kaut kādos, kas tie ir Impact Labi un Sustainability Challenges, vienkārši tā kā visās iespējās, kur tu vari kā skolnieks piedalīties. Jā, to pavisam pa lielam to visu var atrast arī mūsu mājaslapā, kur arī, ja kaut kāds pasākums plānojās, kur var jebkurš piedalīties, tad tur arī izliktas afešas pa visu mājaslapu. Shameless plug. Un kādi tad, piemēram, tev, Matīs, bija pirmie iespaidi par Zviedru universitāti? Ko tu sagaidīji? Nu, es teiktu, ka es arī pa lielam dabūju to, ko es sagaidīju. Es biju gaidījis tādu tā kā dinamisku vidi, kur tiešām arī tās mācības rit ātri uz priekšu. Un to varbūt skolotāji visu laiku vidusskolā kladzina, bet šeit tiešām tev neviens pakaļ vairāk neskrien. Un, manuprāt, tas bija tāds tā kā welcome change, kad ja tev tas darbs jāiesniedz līdz tā vakara 12, tad viņš tev tiešām ir jāiesniedz. Un ja tu viņu neiesniedz, tad ej un nākamgad mēģini vēlreiz. Un kā jūs tiekat ar to galā? Vai tie iespaidi vēl projām ir tie paši, vai tomēr ir grūtāk nekā jums šķita, ka būs, neskatoties to, ka jūs zinājāt, ka būs grūti? Ir grūtāk, jo man šeit ir sevišķi cilvēki no pirmās ģimnāzijas, viņi kaut kādā ziņā ir in denial, noliedz to, ka varētu, viņam šķiet, ka es jau mācos labākajā skolā Latvijā, tas nozīmē, ka visiem pārējiem gan jau, ka ir grūti, vai vismaz grūtāk nekā man būs. Un es kaut kādā ziņā varbūt arī tam ticēju, jo man šķiet, ka varbūt es jau esmu pieradusi pie tādiem apstākļiem, kas no manis daudz prasa. Bet, jā, es teiktu, Zviedri to pilnīgi citā līmenī paņem. Tas, kādai disciplīnai tev ir jābūt un laika organizēšanas spējām. Un vai lektori, piemēram, šajā universitātē jums palīdz kaut kādā veidā ar šo, un kādi kopumā viņi vispār ir kā cilvēki un kā pasniedzēji? Es teiktu, ka lektors mūsu skolā vispār nevar salīdzināt ar to, kā viņi bija pirmajā ģimnāzijā. Varbūt tādā ziņā, ka tie visi profesori, viņi ir ļoti cieņpilni pret katru studentu un ļoti optimistiski un jauki. Un to arī, es domāju, viņiem ir kaut kāda motivācija, tad arī neskaitot algu. Tāpēc, ka ir vēl pēc katra kursa atsūta tāda aptaujas forma, kur tu izvērtē, kā tu jūties par katru kursu. Un tur arī daļa no tā ir paša profesora sniegums. Un, jā, viņi tiešām cenšas. Arī vēl viena lieta, kas man tiešām ļoti patīkami iespaidoja, bija tas, ka ne tikai izglītības ziņā, bet profesori ieliek arī kaut kādu laiku un enerģiju, lai tiešām padarītu tās lekcijas interesantas un varbūt jautrākas. Kā piemērs varētu būt tas, ka mūsu matemātikas profesors katrai jaunajai tēmai viņš piedēvēja dziesmu. Mums katrai tēmai bija sava dziesma. Un tad pa brīdi noklausies to dziesmu, tu veic tur kaut kādas shortcuts mental. Okay. Es domāju, ka
tie profesori un lektori arī atspoguļojās tajā vidē, kas mums ir, kad lielākā daļa no tiem skolniekiem, kas mums ir tiešām interesēti mācīties, un tādiem cilvēkiem, kas ir interesēti mācīties, būtu arī patīkami mācīt. Un es domāju, it really shows. Ļoti labi, ka viņiem rūp, kas vairāk par audziņu. Viņi tiešām ir ļoti smieklīgi. Es pasmējos, piemēram, es teiktu, gan arī katrā stundā. Jā, Katrs no viņiem ir smieklīgs. Jā, varbūt. Elīna, nē. Bija arī kāda reizīte. Bija kādreiz. Drīzāk, īstenībā es tā padomāju, ka visi bija smieklīgi. Ļoti Vismaz vienreiz. Un tad pastāstiet par tiem priekšmetiem, ko šie smieklīgie lektori māca. Kas ir jūsu mīļākais, kuru priekšmetu jūs negribētu savā dzīvē, ja būtu iespēja? Es varētu pateikt, ir tāds, tas nav īsti atsevišķs priekšmets, vismaz pagaidām, bet ir tāds segments kā R-studio, kas ir kā es to varētu izskaidrot, kā kāda matemātikas programmēšana. Un lai gan šķiet, ka tur viss ir kaut kādā veidā simple un viss tiek izstāstīts, vienkārši visa tā forma man nedaudz biedē. Man patika. Un tev? Es varētu pieminēt tādu vienu priekšmetu, kas man visvairāk palika atmiņā. Nevis tāpēc, ka viņš bija man mīļākais vai īstākais, bet kaut kas tāds vienkārši nebija īsti ņemts vidusskolā, kas ir business and leadership skills. Nezinu, kā tas pareizi notulkotos, bet mums tiešām ļoti tāds ekspresīvs Džeks viņu mācīja, kam pašam ir liela panākuma bijuši biznesā, un viņš vēl salīdzinoši jauns ir, uz gadiem 40. Un tiešām mēs tiešām runājām vairāk nevis par skaitļiem vai par tādām sistēmas mērvienībām, pie kā mēs esam pieraduši vidusskolā, bet par kaut kādām idejām un par to, kā tava darba kultūra un kā tavs domāšanas stils ietekmē tavu mācīšanos un vispār tavus sasniegumus dzīvē. Tā kā par soft skills un hard skills. Jā, tieši tā. Skaidrs. Un bišķīt novirzoties no apgrūtinošajām mācībām un foršiem skolotājiem, ko jūs teiktu par pašu vidi, tā kā ārpus mācību ziņā, kursabiedriem un aktivitātēm, kurās jūs iesaistaties kopā ar viņiem? Manuprāt, ja mēs paņemam teorētisko cilvēku, kas nevienu nepazīst un pēkšņi tiek iemests Zviedru vidē, viņam ir ļoti daudz iespējas sadraudzēties un tiešām kaut ko darīt arī pēc lekcijām, izņemot mācīšanos. Mums ir daudz un dažādas komitejas un studentu asociācijas, kurās tu vari piedalīties, un tur tiešām cilvēki lielu artavu ieliek, lai viss notiktu. Mēs plānojam arī visi paši savus pasākumus, dabojam sponsorus un sportojam kopā, un tur mums bišķi stropā ir. Runājot par sportošanu, arī tas, ka visiem studentiem ir pieeja kaut kādām sportošanas iespējām. Var gan iet uz sporta zāli, gan ir volejbola nodarbības, un ir futbola un basketbola arī. Basketbola arī ir. Peldēšana, var iet peldēt bez maksas, kas man šķiet ļoti forši. Un tad, protams, ir ballītes. Vai ne tikai ballītes, bet arī pasākumi. Pieņemsim, tūlīt pat jau šajās brīvdienās mēs brauksim kopā ar Tālinku uz Zviedriem. Uz īstajiem Zviedriem. Pie māmas apakaļ. Zviedrijā, jā. Kas man vienkārši šķiet ļoti forši, ka kaut ko tādu, tik lielu pasākumu mēs esam norganizējuši. Un arī kaut kādas ārpus kursu mācību iespējas, ir kaut kādas atvērtās lekcijas un kaut kādi vieslektori, kur un cilvēki arī tiešām interesēs, viņi papildus savām mācībām, viņi izdomā, ka viņi ies uz tām lekcijām paklausīties kaut ko papildus. Un vispār visi tie pasākumi, tās ballītes, piemēram, tas Zviedrijas brauciens, viņš galīgi nav tāds noģīgs. Tu apsoli, jā. Viņš ir ļoti, ļoti stilīgs. Tur arī var mums braukt, ja grib. Es apdomāšu. Labi. Un ar mācībām, kā jūs tiekat galā tādā ziņā, ka cik jums vispār uzdod un kur jūs to izvēlaties darīt? Vai jums universitātē ir piemērotas vietas, kur ar to aktīvi nodarboties? Jo es zinu, ka ir cilvēki, piemēram, kuri mājās jūtās pārāk komfortabli un
tā kā nespēja ieiet tajā zonā iekšā un kārtīgi pamācīties? Nu, mums noteikti ir vietas, kur mācīties turpat uz vietas skolā. Mums ir gan bibliotēkas, man liekas, pat 2. 3. Jā, nu, 3 vietas bibliotēkā, kur var Jā. mācīties klusā vieta, skaļā vieta un parastā mirstīgo. Un tad mums arī ir tāds kabinets, paliels kabinets, ko ir nosponsorējuši mūsu skolas absolventi, kur arī ir gan galdiņi, gan krēsliņi. Un viss, kas vajadzīgs, lai būtu produktīvam. Un nevar arī nepieminēt, ka mēs esam novietoti pašā Rīgas sirdī. Un apkārt ir neskaitāmas kafejnīcas un bodītes, kur nolikt savu laptopu un paspēdīt pociņus. Un manuprāt, vismaz līdz šim, kā mums ir ļoti labi sanācis sev motivēt, ir strādājot kopā, sadarbojoties. Jo, manuprāt, kad mēs katrs atsevišķi aizbraucam mājās, tad zini, ka tā motivācija nedaudz noplokta. Tas šķiet, ka tu vēlāk tiks ar to galā, vai tu naktī ilgāk pamācīsies. Bet tajā brīdī, kad tu sarunā ar draugiem, tiešām arī apsēsties un iet visam cauri, tad, cevišķi, ja ir kāds viens konkrēti ļoti atbildīgs cilvēks, kurš visus nosētina pie tā galda, tad viss aiziet. Bet par to darba daudzumu mājas darbi nav bieža parādība. Lielākoties tas ir vienkārši eksāmeni, un tā ir tava atbildība gatavoties eksāmenam. Un lielākoties mēs esam strādājuši tā, ka nedēļu pirms eksāmena mēs tiešām fokusējamies uz to priekšmetu un kopā ejam cauri iepriekšējiem eksāmeniem. Kaut gan dažreiz arī uzrodas mājas darbi. Es varētu piebilst, ka es esmu tas cilvēks, par kuru, man liekas, Loreta runā, kad viņi saka, ka ir ļoti būtiski mācīties kopā. Jo es braucu mājās, un tad es, piemēram, es varu godam pateikt, es izgāzos eksāmenā, un es feiloju, labi. Bet, jā, tāpēc, ka tiešām ir ļoti būtiski pavadīt, ne tikai nākt uz visām lekcijām un semināriem, visu darīt, bet arī kaut nedēļu pirms eksāmena, ņemt visus iepriekšējos gadus, mācīties tik daudz, cik tu mācītos kaut kādam iestāju eksāmenam ģimnāzijā. Ne gluži, bet tā. Kind of, jā. Jā, un darīt to kopā ar daudz labāk. Laikam. Ja vien tu pamēģināt. Jauki. Un tad jūs teikt, ka esat apmierināti ar savu izvēli spontāno? Cik spontāno? Es teiktu, ka pagaidām jā, bet ir pagru, lai tā vēl pateikt. Pagaidām viss eksāmenis nokārtojas, vai ne? Jā. Okay. Es arī teiktu, ka esmu apmierināta. Vienīgais varbūt uzsākums ir tāds, ka varbūt kaut kas mainīsies tajā brīdī, kad tev vairs nebūs tas negluži adrenalīns, bet tas excitement par to, ka tā ir jauna vide, jo man šķiet, ka tas nedaudz motivē tev no rītiem celties, jo tu zini, ka tu iepazīsies vēl ar jauniem cilvēkiem un satiksi vēl kaut ko jaunu un izmēģinās vēl kaut ko jaunu. Un varbūt nedaudz biedē tas, ka tajā brīdī, kad tu pieradīsi, varbūt nedaudz tā disciplīna kļūs vājāka. Un kopumā tad jūs ieteiktu citiem cilvēkiem, nabadzīgiem 12. klasēs, kuri nezina, ko darīt, iet tieši uz Zviedriem? Es nezinu, vai es ieteiktu, tad, ja tu vispār nezini, ko darīt. Tev vismaz ir jābūt kaut kādam mazākajai interesēji. Kaut gan tev nav jābūt, tev nav jābūt īsti nekādai iepriekšējai pieredzēji. Un profesori ļoti veiksmīgi tevi ieinteresē, bet es nezinu, vai tev būs tas spēks sevi tiešām riktīgi likt un disciplinēt, ja tu neesi pārliecināts, ka tas vispār ir tas, ko tu gribi darīt. Bet izskatās, ka Madaras gadījumā var tikt galā tāpat. Jā. Kā jums ir ar lielajiem plāniem pēc universitātes, vai arī vēl nedomājat tik tālu? Pagaidām man personīgi pilnībā migla bilde ir, bet tā varbūt ir tā foršā lieta par Zviedriem, ka tas, ka tu pabeidz ekonomikas un biznesa universitāti, nenozīmē, ka tev ir jābūt ekonomistam vai biznesistam vai ofisa žurciņai, jo darba devēja tiešām novērtē tādu bakalauru, ko Zviedri piedāvā, tā kā pa lielam tev visas durvis ir atvērtas gluži kā pēc pirmās ģimnāzijas. Tā viņi saka? Jā, kaut kur tā padzirdēju. Kādi jums ir ieteikumi tikko svaigi pabeiguši esat vidusskolu? Kā tikt galā tiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir tajā visā stresā? Vidusskolā? Jā, tā kā ar vidusskolas pabeigšanu. Jūs vēl gaidat, kas jums priekšā būs, bet, ko es ieteiktu? ZPD, rukājam, neatstājam pēdējā brīdī.
Lai gan, jo es biju tas cilvēks, kas sastāja pēdējā brīdī. To var paveikt pēdējā brīdī, bet vienkārši nebūs priecīgs par to rezultātu. Un par eksāmeniem runājot, vienkārši just do it. Jā, tur nebija nekas traks. Un, principā, ZPD vietā, man liekas, var paņemt vienkārši SMU un neko neizdarīt un dabūt 8. Tas ir tad, ja tev tiešām neinteresē. Ja tu tiešām gribi to kaut kādu plusus punktiņu savam, es nezinu, universitātes kaut kādam application, tādām universitātēm, kurām tas ir svarīgi, ka tev iedod kaut kādu point ahead, tāpēc, ka tev ir, es nezinu, valsts līmenī prezentēt ZPD. Take care of it. Piemēram, Zviedriem. Zviedriem, varbūt tas ir nedaudz pluspunkti, viņš vienkārši parāda to, ka tev tiešām interesē tas. Jā, vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst. Ja jūs ejat uz Zviedriem un jūs nezināt, vai tas ir tas, ko jūs gribat, nesakiet to intervijā. Nesakiet to intervijā. Noteikti nesakiet to intervijā. Mums bija viens kaut kāds attāls draugs, attāls paziņš, kas tā pateica. Interesanti, kā viņam klājas šobrīd. Man liekas, viņš kaut kādā raidījumā tagad intervē cilvēkus. Grūti pateikt. Skaidrs. Labi, draugi. Liels paldies jums, ka šodien atnācāt, izglītot mūsu skatītājus par nākotnes opcijām. Prieks patiesi.